es aicinu gan federācijas, gan sportistus pašus mēģināt pašiem meklēt iespējas uzzināt visu par to, kas ir jauns antidopinga jomā, un interesēties pie mums, pie mūsu kolēģiem, jebkurā situācijā negaidīt to, kad jums jau būs atnākusi nepatīkama vēstule par to, ka jums ir kaut kādas problēmas, un tad tikai sākt skatīties, kāpēc tas tā ir gadījies. Tā, tas ir viss par žēlošanos, tagad mēs pāriesim pie lietas. Tātad tie ir sportisti, tagad tie ir jūsu pienākumi, jums ir jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi. Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tad jums arī tas nekad nepalīdzēs, ka jūs teiksiet, ka es nezināju, vai man federācija nepateica, vai man ārsts tur kaut ko izdarīja. Sportists pats ir atbildīgs. Sportistam ir jāpiedalās dopinga kontrolēs, augsta līmeņa sportistiem, kā jums ir jāzina, kur jūs atrodaties. Un jūsu pienākums ir palīdzēt, lai sports paliktu tīrs un lai sporta ētika valdītu visur. Un tas nozīmē, ka, ja jūs zinat, ka kāds lieto, jums ir morālais pienākums mēģināt viņu atrunāt un ar savu pozitīvo piemēru rādīt, ka visu ir iespējams sasniegt arī bez jebkādiem pārkāpumiem. Pārkāpumu ir bezgalīgi daudz. Pārkāpumi veseli 10 gabali. Pirmais, visvieglāk saprotamais ir tas, ka mēs jūsu organismu atrodam kādu aizliegtu vielu, bet tas ir tikai divi pārkāpumi. Tas ir viela vai metode ir atrast jūsu organismā. Tālāk, ja jūs izvairaties no dopinga kontrolas, ieraugat, ka gads nāk stadionā un pāri pa tribīnēm projām, mēs uzrakstam smuku ziņojumu un jūs varat tikt par to sodīts. Vai arī jūs mēģināt mūs apkrāpt dopinga kontrolas laikā, piemēram, nodot svešu urīnu vai atsūtīt savu dviņu brāli uz dopinga kontroli. Tas viss var izklausīties smieklīgi, bet tas būs arī pārkāpums, tātad tie ir divi vēl pārkāpumi. Tad nepatīkamā lieta, kas jums apgrūtina dzīvi, ziņot par savām atrašanās vietām, ja jūs to nedarīsiet, jūs var sodīt, un ja jūs būsiet paziņojis, ka jūs būsiet Olimpiskajā centrā šodien 10, bet jūs neesat, mēs atnākam un jūs neatrodam, arī par to jūs var sodīt. Tālāk ir vesela virkne jautājumu, kas ir saistīti ar pašu dopingu vielu pieejamību. Vai tās ir jūsu īpašumā, vai jūs tās pārdodat kādam sportistam, vai jūs viņas kādam sportistam iešpricēt. Tie visi ir pārkāpumi un par to jūs var sodīt. Tātad tie vairs nav nekādā saistībā ar pašu jūsu rīcību kā dopinga lietotāji. Tie jau visi ir lai nebūtu iespējas veidoties kontrabandas tīkliem. Un no 2015. gada, no nākamā gada, nevajadzēs jūs pieķert aiz rokas, ka jūs tirgojat dopingu. Tiek veidotas, daudzās sporta federācijās jau ir izveidotas tādas FBI cienīgas struktūras, kas pēta sportistu Twitter kontus, pārvietošanās ceļojumus, draugu lokus, rezultātu izmaiņas, dopinga kontroļu rezultātus un skatās, lai neveidojās kādas aizdomīgas tendences, un tad sportistu arī pēc tādiem varētu pat teikt, krimināla izmeklēšanas datiem arī varēs sodīt, ja viņš būs pieķerts iesaistoties kādā no tādiem kontrabandas tīkliem. Tas viss, protams, nāca dēļ Lance Armstrong lietas, jo viņa, teiksim, situācija, viņš kā, teiksim, tas centrs, kas izplatīja un menedžēja visu to dopinga tīklu, lai arī viņi sabiedrotos varētu labāk izslēgt no sporta aprindām, ir paredzēti jauni šie noteikumi. Un otra lieta, kas varētu būt jums saistošāk, ir, ja kāds no tiem cilvēkiem, kas ir saņēmis pārkāpumu un ir diskvalificēts, bet tomēr turpina sportā savu melno darbu, turpina, teiksim, izplatīt dopinga vielas, turpina trenēt sportistus vai turpina viņus ārstēt vai masēt vai vēl kaut ko,
Ja jūs pēc brīdinājuma saņemšanas no mums, jūs turpināsiet ar šo cilvēku sadarboties, arī sportisti saņems diskvalifikāciju, līdzīgi kā tas cilvēks, ar kuru jūs sadarbojaties. Tagad pie praktiskām lietām. Droši vien liela daļa no jums tie, kas ilgāk sportā, jau visu zina, bet atgādināšu, ka visā pasaulē, visiem sportistiem, visos sporta veidos dopinga saraksts ir vienots un to apstiprina vienu reizi gadā. Vismaz ir tāds noteikums, un tas šogad arī tika izmantots, jo pēc skandāliem Soči olimpiādē par aizdomām, ka Krievijas sportisti izmantojuši ksenonu gāzi elpošanai, lai palielinātu eritrocītu daudzumu organismā. Arī pagājuši 2 nedēļas atpakaļ Pasaules antidopinga aģentūra apstiprināja, ka ar to brīdi arī ksenons un argons šīs celgāzes ir iekļauts arī aizliegto vielu sarakstā. Tā kā antidopinga sistēma pasaulē ir diezgan gatava ātri reaģēt uz pārmaiņām, kas gan jāsaka apgrūtina atkal mūsu darbu, jo tāpēc, ka mums ir viss jātulko latviski, viss saka, jāsūta uz ministru kabinetu apstiprināt, un mūsu tie resursi mūsu visu laiku mēģina pievilkt, bet mēs cenšamies. Tāpēc es ļoti labprāt jums pasaku to mutiski, pat ja jūs to varbūt latviešu valodā vēl nekur īsti neatradīsiet. Bet es domāju, ka jūs presi lasat, tad jūs jau zinājāt arī to. Pašreiz spēkā esošais saraksts ir atrodams mūsu mājaslapā, un to informāciju, ko jūs tur nevarat atrast, jūs varat droši zvanīt un rakstīt mums. Tad jūs zināt, ka sarakstā, mēs varam pārēt uz nākamo slaidu, sarakstā ir divas lielas grupas, tātad sarkanās ir vielas, kas ir aizliegtas visu laiku, tātad neatkarīgi no tā, vai tās ir sacensības vai treniņi, un šīs tad pēdējās 4 vielas ir aizliegtas tikai sacensību laikā. Tas ir tādēļ, ka to iedarbība īpaši nozīmīga sacensību laikā, bet treniņu periodā tās vairāk varētu būt vai no ārstēšanās nolūkos, un tad mums tas tik ļoti neinteresētu, vai arī tās kaut kādas izklaides pasākumi, ar kuriem būtu jānodarbojas policijai, nevis antidopinga nodaļai. Par dažām no vielām, kuras visbiežāk tiek lietotas, paskatīsimies dažas bildītes. Hormoni, tā ir vistradicionālākā un vissāpīgākā tēma mūsu darbā, jo dažas federācijas, kuras ir pastāvīgi mūsu uzmanības centrā, kurās mēs regulāri sportistus atrodam ar pozitīvām dopinga kontrolēm, un sportisti jau zina, ka viņi būs pārkāpuši un viņi atsakās no dopinga kontrolēm, un līdz ar to pieņem, ka viņi tiek sodīti automātiski, ietaupot valstī naudu uz analīžu veikšanu. Šie cilvēki vienmēr jums teiks, ka hormonus lietot muskuļu masas audzēšanu, tas ir superīgi, tas nekāda blakus parādība nav, un droši var lietot. Tie cilvēki saka, lieto gadiem ilgi, un viņam veseli bērni aug un tā tālāk. Bet, līdzīgi kā ar smēķēšanu, ne katrs smēķētājs dabū plaušu vēzi, neviens jau nezina, kā organisms noreaģēs. Un tāpēc es gribēju parādīt, kas ir tā teorētiski, kas varētu notikt. Godīgi sakot, ar hormonu lietošanu ar vislielāko varbautību, ka jums tomēr tas arī notiks. Vismaigākais ir tas, ka būs pumpas uz ādas, bet tad nepatīkamāka lieta būs tas, ka būs seksuālā jomā traucējumi un arī iespējams, ka bērni nebūs. Aknas un nieres būs beigtas, līdzīgi kā muskuļi rokām augs arī sirds, un līdz ar to būs sirds beigta. Un tipiski parādība šiem cilvēkiem, kas lieto, ka viņi ir agresīvi bez iemesla. Un tad vīriešiem vēl papildus tam sāks augt krūtis un impotence un sēklinieki sarausies. Un tad es parasti, lai to saprastu, kas ir testikulāra atrofija, tad jūs aicinu kādreiz pasīties bodybuildinga tos sportistus, viņi tādās ļoti mazās biksītēs. Tik mazās biksītēs ir, ka tur nekas daudz vairs nav palicis. Un es ar lielu pārliecību varu apgalvot, ka tieši to hormonu dēļ, kas viņiem ir izveidojuši šos lielos bicepsus, to dēļ viņiem arī apakšā nekas vairs nav palicis.
Un sievietēm savukārt ir tas trakums, ka viņas lietojot vīriešu dzimumu hormonus, viņas paliek par vīriešiem. Tas ir par hormoniem. Ļoti daudz mītu ir par zālītes pīpēšanu. Zālīte, kā jūs zināt, sportistiem ir aizliegta sacensību laikā, bet smēķēšanas blakus produkti viņi diezgan ilgi organismā saglabājas un atkarībā no tā, cik cilvēks ir bieži pīpējis. Ja tas ir regulāri, tad praktiski viņi vienmēr var pieķert arī, pat ja viņš nav pīpējis kādas 2 vai 3 dienas. Un tiesa, ka vienreiz uzpīpējot nekas slikts droši vien arī nenotiks, izņemot atkarībā no tā, kā organisms katram reaģē. Bet ilgtermiņā veidojās dažādas problēmas. Pirmkārtām jau, ja tas ir smēķēšana, tas ir saistīts ar visu plaušu saslimšanu risku. Imunitāte samazinās, atmiņa un mācīšanās ir apgrūtināta. Un mūsu psihiatri arī saka, ka tas tomēr ir tāds palaidēja faktors dažādām smagām psihiatriskām saslimšanām. Un ka tepat, tur pišķi uz priekšu, Tvaikielā, tur ir jaunieši sportisti ar smagām šizofrēnijām, kuru palaidēja faktors ir bijis sports kombinācijā ar tādu kārtīgu zālīšu pīpēšanu. Nākamā viela ir stimulatori. Tur parasti jūs redzat kokaīnu un amfetamīnus. Jā, to jau es nelietoju, bet diemžēl ir tāda situācija, ka aizliegto vielu sarakstā ir arī vielas, kuras jūs varat dabūt klepus pret cauksēšanās līdzekļos. Pieņemsim, rinodeksā ir pseidoefedrīns, un tāpēc mēs vienmēr, pirms jūs braucat uz olimpiādēm un lielām sacensībām, mēs jums mēģinām atgādināt, ka neņemiet līdzi paši savas zāles, ko jums mamma silti iesaka. Tomēr saskaņojiet to ar lovu doktoriem, jo viņi zinās, kurā pretklepus sīrupā būs vai nebūs aizliegtās vielas. Un par stimulatoru blakus efektiem nav daudz ko runāt. Par eritropoetīnu. Es domāju, ka par to jūs pat nezināt, kas tas tāds ir, bet tā, ka ja jūs esat presē lasījuši, ka kāds lieto, tad tā ir tāda viela, kas palīdz palielināt eritrocītu daudzumu organismā. Līdz ar to, jo vairāk ir eritrocītu, jo vairāk skābekļu pienāk jūs muskuļiem, jūs varat ilgāk sportot nenogurstot. Bet tas risks ir, ka jo vairāk eritrocītu, jo biezākas asins paliek un lielāka iespēja, ka viņas saķeps un kaut kur aizbloķēs kādu no lielajām artērijām. Un tad var būt vai nu infarkti, vai insulti, vai trombozes un citādākas trakas lietas. Augšanas hormons, kas ir ļoti populārs, un man patīk, ka daži mūsu sportistiem teica, ka viņi augšanas hormonu pērkot internetā un tabletēs ēdot, un es teicu, uz priekšu nav problēma. Tā kā to mītu arī ir daudz, bet augšanas hormonu tabletēs, man liekas, ka vēl nav neviens izdomājis. Ja? Bet ja kāds tiešām mēģina riskēt un iet vienu soli uz priekšu, lietot nevis tos vīriešu dzimumu hormonus, ko es rādīju iepriekš, par kuriem daudz maz skaidrs ir, ko viņi organismam nodarīs, tad augšanas hormonam ir drusku tāda miglaināka tā situācija, jo viņš tik plaši vēl nav izplatīts, bet te ir uzskaitīts parādības, kas varētu rasties, un tā varbūt, ka tāda ļoti nepatīkama blakus parādība būtu tā, ka cilvēks paliks par kroplu, jo viņam sāks nenormāli augt arī tās ķermeņa daļas, kuras viņš negribēja, lai aug. Es domāju, ka sejas daļas un tādas visādas ir kroplības. Tad vēlreiz es gribēju atgādināt, ka pamatprincips ir tas, ka sportists pats ir atbildīgs par to, kas nonāk viņa organismā. Un lai jūs, man liekas, ka nākamais varētu būt par procedūru, lai jūs būtu pārliecināti, ka nekas jūsu organismā nav nonācis, un jūs dopinga kontroles procedūras laikā nav nekāds iespējas, ka jūs varētu būt lietojis kaut ko aizliegt. Mums ir mājaslapa, es pēc tam parādīšu to meklēšanas saitu. Bet pirms tam es gribēju paprasīt, vai par procedūru ir kādi jautājumi. Tie 3 cilvēki, kas nav, kuriem nav bijis dopinga kontroles procedūra, tiešām jūs palieciet pēc lekcijas, mēs drusku ar jums parunāsim. Jo tāpēc, ka pārējie ir tādi dopinga kontroles veterāni, ka man kauns vienkārši stāstīt par dopinga kontroles procedūru šeit.
Ja, bet varbūt, ka ir kaut kādi jautājumi arī tiem, kuri ir nodevuši desmitiem reižu dopingu kontroli. Tāpat, ka jūs uzreiz kaut kas tāds, kas jums vienmēr ir licies, ka vajadzētu tomēr paprasīt, kāpēc jūs to darat tā un nevis savādāk. Jā. Labi. Tad es jums pastāstīšu par to, kas notiek pēc tam, ka jūs savu asinu vai urīnu esat nodevuši. Mēs viņus sūtam uz laboratoriju, un pasaulē ir tikai 32 laboratorijas, un tāpēc tās atbildes jūs, kad mēs jums uztaisam analīzi, tāpēc tās atbildes nav īpaši ātri pieejamas, jo kamēr mēs viņus aizsūtam, kamēr laboratorija viņus izanalizē, kamēr mēs dabonam atbildes, tas viss paņem laiku. Kad mēs pa vienam solītim mēģināsim tādu multiplikāciju, esmu pat pirmo reizi prezentēt, tāpēc man tā bišķi tā uztraukties. Tātad, no sākuma mēs aizsūtam uz laboratoriju dopingu kontroles paraugu un dokumentus. Laboratorija pārbauda dopingu kontroles parauga A daļu, tā ir tā sarkanā burciņa, tas ir tie, kas ir taisījuši dopingu kontroles, jūs zināt, ka jūs saliejat divās burciņās, viena ir sarkana, viena ir zila, tad sarkano pārbauda uzreiz, un rezultāti tiek nosūtīti Pasaules antidopinga aģentūrai, mums, Nacionālajai antidopinga organizācijai un Startautiskajai federācijai. Līdz ar to mums nav nekādu iespēju neko noslēpt. Pat ja mums ļoti, ļoti negribētos, ka tas sportists būtu dopinga kontroli kaut kā sasmērējies, mēs neko nevaram noslēpt, tāpēc, ka to zina uzreiz 3 organizācijas. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad saņēmuši šo te atbildi, mēs pārbaudam, vai visas dopinga kontroles procedūras prasības ir ievērotas, vai, teiksim, jūsu situācijā, ja kāds kaut ko pārkāps, ja jūs paņemsiet advokātu un viņš parādīs, bet jūs taču nesat ierakstījuši sportisku uzvārdu vai vēl kaut ko. Ja mēs atrodam tādu kļūdu, kas mums varētu būt par sliktu, mēs lietu izbeidzam un jūs nemaz neuzzināsiet, ka jums bija pārkāpums. Bet, ja viss ir kārtībā, kas pārsvarā tā arī ir, mums vienīgā situācija, kad mums ir jāpārtrauc process, ir bijuši tā, ka mēs sūtot uz laboratoriju, tās pudeles ir sasistas, ja kaut kāda transporta firmas vainas dēļ, viņas ir saplīsušas vai izlījušas. Bet, ja viss ir kārtībā, mēs paziņojam par šo te pārkāpumu sportistam. Pēc tam sportists raksta paskaidrojumu, un mēs kāpēc neredzam tos... Jā, nu, te ir tāds jautājums, mēs sportistam prasam, lai viņš grib, lai pārbauda viņa paraugu B daļu. Ja sportists saka, ka nē, paraugu B daļu nevajag pārbaudīt un es esmu vainīgs, viņš ir atzinies pārkāpumā un tiek pieņemts sods un viņš tiek sodīts. Bet, ja viņš prasa B paraugu analīzi, B paraugs tiek pārbaudīts, sportistam ir tiesības piedalīties šajā pārbaudē. Un B paraugā tā viela nav atrasta. Tātad sportistam lieta tiek izbeigta. Tāpēc arī tas B paraugs ir sportista drošībā. Bet, kā vairumā gadījumā arī notiek, ja sportista parauga A un B daļas ir vienādas, tad laboratorijā nekāda problēma nav. Tad sportists saņem atkal informāciju par to, ka viņa lieta ir jāizskata kā pārkāpums iespējams. Lietas izskatīšana dažādās valstīs notiek dažādi. Pie mums lēmumu par pārkāpumu izskata katra individuālā sporta federācija. Un tiek pieņemts sods. Ja jums tas sods nepatīk, vai arī jūs uzskatāt, ka jums viņu var samazināt, jūs varat to pieprasīt, jo tāpēc, ka Pasaules antidopinga kodeksā ir vesela daļa par to, kādas ir iespējas sportistam sodu samazināt. Un viena no tām iespējām ir, ka sportists aktīvi piedalās lietas izmeklēšanā, viņš ir sapratis savu vainu, bet viņš stāsta, es to nopirku pie tādiem dīleriem, tāda vesela kontrabandas schēma izveidojusies, un viņš palīdz mums to tīklu atšķetināt, tad viņš var saņemt samazinātu sodu. Viņš var arī sniegt apelāciju pie Kalniņa kunga. Es vienkārši gribēju jūs patraucēt, jā. Apelācija Latvijā notiek Sporta federācija padomes strīdu izskatīšanas komisijā. Un strīdu izskatīšanas komisijas priekšsēdētājs mums ir, nezinu, to var noskaidrot pie federācija padomes.
Es esmu atbildīgais sekretārs šī jautājumā. Es pieņem visus tos iesniegumus vispārējā. Jā, kāds solūtē. Es tiešām gribēju, lai kāds pasaka. Tātad sportistam ir vesela virkne iespēju, kā sevi aizstāvēt. Tas nav tā, ka mēs dzirdam bieži vien, ka ir kaut kādas sazvērstības teorijas, mēs tur speciāli kādam kaut ko esam iegriezuši. Nē, sportistam ir ļoti liela kontrola šī procesa ietvaros, un viņš nepārtraukti tiek informēts. Tā, ja ir jautājumi par to procesu, par to, kas notiek, kur kas tiek sūtīts. Ja nav, tad mēs iesim tālāk, un es pateikšu divus vārdus par lietām, kas ir ne pārāk liela jaunuma, bet kas turpmāk jums var sagādāt galvas sāpes tiem, kas mēģina kaut ko pārkāpt. Šobrīd tendence ir tāda, ka tiek meklētas iespējas pierādīt dopinga lietošanu, neatrodot pašu vielu, kas to ir izdarījusi, bet pārbaudot, kā organisms ir reaģējis. Tad ir daudz hormonu, kas ļoti ātri pazūd no organismu, un mēs viņus fiziski nevaram noķert, jo viņu noārdīšanās ir pāris stundu laikā. Tāpēc arī sportistiem ir ieviestas bioloģiskās pases, un daudziem no jums, noteikti jau starptautiskās federācijas, to ir veikušas. Šajās bioloģiskajās pasēs tiek pārbaudīti jūsu asins parametri un tiek pētīta līkne, vai jūsu asins rādītāji, vai viņos nav pēkšņi kaut kādas nenormālas izmaiņas. Ja ir pēkšņi kaut kādas aizdomīgas izmaiņas, eksperti izskata to jūsu profilu, un jūs varat saņemt sodu tāpat kā par dopinga vielas lietošanu. Un no šī gada janvāra tas pats notiks arī ar urīna analīzēm. Tajās notiek, šobrīd jau notiek, tajās tiek mērīts steroīdu līmenis, tātad vīriešu dzimuma hormonu līmenis. Un, ja tajā tiks pamanīts aizdomīgas izmaiņas, tieši tāpatās ekspertu komisija pieņems lēmumu par to, ka tā nav normāla organisma reakcija un ir aizdoms, ka sportists lietojas kaut ko sliktu. Un tā Adams sistēma, kuru jūs visi jau zinat, tā mums ir tāds palīgs, jo tur ir jau automātiski iebūvēts iekšā tādas programmas, kuras pašas automātiski mēra un uzrāda, kādas jums tās līknes ir. Tā kā, man liekas, ja tur tā labi pameklēt, tad var arī katrs pats savu līkni atrast, tie, kuriem ir tās pases jau uztaisītas. Protams, jums ir tiesības slimot un jums tiesības ārstēties. Vienīgais ir nosacījumi, kas jums ir jāievēro, ja gadījumā jūs lietojat aizliegtu vielu. Šeit, tāpēc gadījumos, kad jūs ārstēties pie ārsta, kas nav Olimpiskās vienības ārsts, bet kāds cits speciālists, ir kaut kāda tāda īpaša kaut kāda kaita ir piemetusies, tad vienalga neaizmirstiet pabrīdināt, ka jūs esat augstas klases sportists, un jebkura terapija, kas jums tiek nozīmēta, ir jāpārliecās, ka viņa tiešām nav aizliegta. Un mēs pamēģināsim vēl vienu tādu multi paskatīties, Tātad tas esat jūs sportists, tālāk tas ir jūsu ārsts, kurš ir izlēms jums dot šī tādu zāli. Un tad doktorim ir jāpaskatās tas saraksts. Sarakstā nav aizliegts, tātad sportists var lietot šo vielu. Ja paskatoties sarakstā, viņš ir aizliegts, jāraksta ir pieprasījums, jāsūta mums, tas ir Sporta medicīnas centram, to ir komisija, kuras pārstāv šeit arī klāt, apstiprina, ka jūs to drīkstat lietot, sportists var lietot. Bet, ja viņi neapstiprina, nevar lietot. Sportists nedrīkst lietot šādu terapiju, jāsako tiem norādījumiem, ko ir, neskatoties uz to, ko ir ārstējošais ārsts nozīmēs, ir jāsako tam, kas ir speciālistu komisija lēmusi. Vai jāiet man uz sportu. Citu variantu nav. Te ir tāda mājaslapa, ko es jums gribēju parādīt. Mēs, protams, cenšamies, un atkal sagriežos pie mūsu resursiem, mēs cenšamies nepārtraukt atjaunot šos datus un visas jaunās zāles, kas tiek reģistrētas, mēģināt viņas pielikt klāt, bet, protams, šis ir tikai informatīvs, indikatīvs resurs, kurā jūs varat ievadīt vai nu medikamentu nosaukumu daļu vai aktīvā sastāvdaļas nosaukumu un apskatīties, vai viņš ir aizliegts vai nav aizliegts. Bet, ja jums vienalga ir šaubas, tad labāk zvaniet mūsu kolēģim Vadimam, kurš ir farmakologs un kurš jums mēģinās palīdzēt. Tagad pēdējā daļa, par ko es gribēju pastāstīt, ir tā, kas jums visvairāk patīk.
un ko jūs čakli un regulāri pildat, tas ir atrašanās vietas paziņošana. Jums taisnība ir, ka jūs uzskatāt, ka tas jums traucē. Protams, tas jums traucē, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs mums. Jums tas nav vajadzīgs, tas ir vajadzīgs mums, lai mēs varētu sekmīgāk plānot dopinga kontrolas ārpus sacensību laikā. Tas, tad, kad jūs esat godīgs un tīrs un kārtīgs sportists, tas jums ir tāds neizprotams, varbūt tāda prasība, bet tie sportisti, kuriem ir ko slēpt, viņi labprāt paslēpjās kaut kur džungļos, lieto dažādas terapijas, lai uzlabotu savus fiziskos rādītājus, tad viņi iztīrās un nāk no džungļiem ārā un dodās uz sacensībām un te nu viņi ir kā čempioni. Ja? Nu, lai tādas situācijas, kad sportisti atrodas kaut kādā pelēkajā zonā, kur viņus neviens nespēja kontrolēt, lai tādas situācijas izslēgtu, diemžēl cieši visi pārējie, un tāpēc mums arī šī informācija ir jāsniedz. Un ja ir kaut kādas neskaidrības, nevajag atmest ar roku, cerēt, ka gan jau kāds pamanīs. Starptautiskās federācijas arī ļoti rūpīgi seko šiem datiem. Ja sportists uzrakstīs, ka viņš Rīgā dzīvojas par mājām, bet arī pašā laikā atrodas sacensībās Amerikā, viņš ar ļoti lielu varbūtību var saņemt brīdinājumu vai nu no mums, vai no savas starptautiskās federācijas, ka kaut kas jaunu neatbilst. Un pamatojoties uz Latvijas likumdošanu, Olimpiskās vienības sportisti ir iekļauti šajos reģistros. Jūs varat atrasties vienlaikus divos reģistros, jūs varat atrasties Starptautiskās federācijas reģistrā un mūsu reģistrā. Varbūt Latvijā arī sportisti, kuri nav mūsu šajā te sarakstā, bet kuri ir tikai Starptautiskās federācijas sarakstā. Tā kā jebkurš sportists arī šos sportistus var pārvadīt jebkādu un jebkur. Tā lieta, ka jums ir jānorāda stundu, kur jūs dienā atradīsieties, tas nenozīmē, ka jūs tikai tādā stundā drīkst pārbaudīt. Tā ir tikai tāda norāde, kas ir atkal, lai palīdzētu mums, jūs vienalga varat tikt pārbaudīt jebkādu un jebkuru. Tiesa gan jaunie starptautiskie standarti paredzēs, ka starp 6 rītā, kad dopinga kontroles varēs tikt veikts starp 6 rītā un 11 vakarā. Tad, ja tās ir ārpus sacensību kontroles, jo, protams, ka bieži vien sacensības beidzās ar pusnaktu, tad būtu smieklīgi, ka mēs nevarētu pārbaudīt, jo ir pusnakts iestāsies. Bet par ārpus sacensību kontrolēm, ja mēs jums paziņojam 10:59 vēl ir ok, bet 11. tad jums ir tiesības jau atteikties. Tagad, kas notiek ar jūsu tiem datiem? Te parasti ir diezgan liels nesaprašanās, tāpēc es parādīšu vēl pāris bildītes. Jūs ievadat savus datus Adams sistēmā. Šitāds kalendārs, ceru, ka jūs atpazīstat, vai arī viņš tagad ir savādāks. Šitāds viņš ir. Jā. Nākamo, rakstat, cerams, un uzrakstat. Ko daram mēs? Mēs pārbaudam. Apskatāmies, kaut kas nav kārtībā, mēs prasam jums. Nu, jūs uzrakstat kārtīgi, atbildat, ka jūs būsiet treniņā. Mēs nododam ziņu dopinga kontrolierim un dodamies jūs pārbaudīt. Jūs nododat dopinga kontroli, un tā ir, pieņemsim, veiksmīgi veikta dopinga kontroli. Bet pēc pāris mēnešiem mēs dodamies atkal pārbaudīt, gaidam, jūs tur nav. Ko mēs darām? Mēs rakstam ziņojumu, un jums ir brīdinājums par to, ka jūs neesat atradies norādītajā vietā, norādītajā laikā. Pēc šo ziņojumu tad dopinga kontrolieris uzraksta atsūta antidopinga aģentūrai. Mēs prasam no jums paskaidrojumu, kur jūs bijāt. Jūs mums atbildat, mēs izskatām, pārbaudam, salīdzinam un pieņemam lēmumu. Jā, tiešām tanī brīdī jums bija jābūt, tur, kur jūs bijāt norādījis, jūs nebijāt, un jums ir pirmais brīdinājums. Kāpēc es sāku par tiem brīdinājumiem runāt? Jo līdz šī gada beigām spēkā ir nosacījums, ka, ja jūs šādus brīdinājumus saņemat 18 mēnešu laikā 3 reizes, tas ir vienlīdzīgs kā dopinga kontrolas pārkāpums, jūs saņemat 2 gadu diskvalifikāciju. Vai no nākamā gada tas būs 12 mēnešu un 4 gadu diskvalifikācija. Kā tas tiek skaitīts?
Rīt paskatīsimies, piemēram, janvāris, 13. gada janvārī jums uztais dopinga kontroli, viss kārtībā. Februārī jūs neesat bijis norādītajā laikā, tas ir pirmais brīdinājums, un ar to mēs sākam skaitīt mēnešu. Tas ir pirmais mēnesis, tad februāris. Aprīlī jums ir sekmīga dopinga kontrola, bet tas nenozīmē, ka tas brīdinājums atceļās automātiski. Tas brīdinājums vēl jums karājās. Arī septembrī jūs pārbaudat, pagājuši 8 mēneši. Un oktobrī jūs neesat aizpildījis datus un neesat reaģējis uz mūsu brīdinājumiem. Hops, jums ir otrais brīdinājums, 9 mēneši pagājuši. Un tagad droši vien, ka tur tik tālu jūs neredzēsiet. Kaut februārī, jūnijā jūs uztaisat vēl vienu pārkāpumu. Tas ir 17 mēneši, tad starp 13. gada janvāri un šī gada jūnija, 17 mēnešu laikā, jūs varat jau esat aizmirst, ka jūs februārī pirms gada saņēmāt brīdinājumu. Bet tas vēl joprojām skaitās un jums ir antidopinga noteikuma pārkāpums. Tad es atgādinu, ka summējās 2 iespējamie varianti, vai nu neatrašanās norādītajā laikā, vai nu informācijas nesniegšana. Un, manuprāt, daži no mūsu sportistiem ir saņēmuši šādus brīdinājumus, vai nu no mums, vai nu no starptautiskām federācijām. Bet nu, pagaidām neviens nav sodīts par to. Un es atgādinu, ka no nākamā gada šis periods būs īsāks, 12 mēnešu laikā būs jums jābūt piesardzīgiem par tiem brīdinājumiem. Un sodi arī no nākamā gada paliek smagāk, un standarta sods no nākamā gada ir 4 gadi. Ja? Pēc tam ir daudz iespējas samazināt šo sodu, bet ja cilvēks ir pilnīgi neizrāda nekādu nožēlu un tīši pārkāpt noteikumus, sods būs 4 gadi. Un, ja. Tie krājās tie soda punkti nevis kalendārā gada laikā, bet no pirmā brīdinājuma, 12 mēnešus priekš, ja? No pirmā brīdinājuma. Tātad, teiksim, šis te 13. gada februāra brīdinājums pēc jaunajiem noteikumiem, pēc jaunajiem noteikumiem viņš dzēsīsies pēc gada. Jā. Bet pēc vecajiem noteikumiem viņš dzēšās pēc pusotra gada. Nu, tad sāk skaitīt no tā brīdinājuma, kas tādā brīdī 12 mēnešu laikā ir bijis spēkā. Tā, un pašās beigās es tā gribēju bišķi pie jūsu sirdsapziņas pārapelēt, ka tas nav tikai medicīniskie apsvērumi, kuru dēļ mēs gribam, lai jūs ievērot dopingu noteikumus, bet tie arī ir ētiski apsvērumi, ka tie ir tādi paši noteikumi pārkāpumi, kā jūsu sacensību noteikumi, protams, ka ja maratonā jūs brauktu ar divriteni vai ar mašīnu, jūs ātrāk to distanci pārvarētu, bet noteikumi paredz, ka jums ir jāskrien. Un vēl viens spēlētāji uzlaist uz laukumu vienkārši, lai būtu labāk, tas arī neiet krastā. Ko mēs domājam, kas notiktu, ja būtu atļauts lietot dopingu? Problēma būtu tā, ka arī tie, kas negrib lietot, viņi būtu spiesti lietot, jo dopings tiešām darbojas, un tad nebūtu izvēles, tad sportā vairs nebūtu cilvēki, kas nelieto, jo citādāk nekādus rezultātus nevarētu sasniegt. Un sports zaudētu savu imidžu, jo kura māte gribētu laist savu dēliņu sportā, kur būtu skaidrs, ka viņam būs jālieto smagas, nopietnas zāles. Un sports varētu arī vispār iznīkt kā tāds. Un, protams, ka tā būtu sacensības starp farmācijas industrijām, lielākā mērā nevis starp valstīm un starp cilvēkiem. Un medicīniskie apsvērumi, protams, tas ir skaidrs. Tie cilvēki, kas lieto dopingu, lieto to nemedicīniskajām vajadzībām un nemedicīniskās devās, parasti, lai šo hiperefektu sasniegt, tas ir vismaz maksimālās atļautās devās jālieto. Un līdz ar to organisms tiek izniekots un izlietots pārāk ātri, un sportisti var arī nomirt pārāk jauni. Un tagad, lai jūs pamodinātu, es jums piedāvāju šādu scenāriju. Ir rīts pirms jūsu pēdējā starta karjerā. Jūs esat nolēmis, ka pēc šīs dienas jūs pametīsiet sportu, un to esat publiski paziņojis, bet jums ārsts pasaka, ka viņš jums ir iedevis aizliegtu vielu kļūdas pēc. Ko jūs darīsiet?
Ko es darīšu vai ko es gribošu darīt? Nē, nu kā, jo tāpēc, ka es jums uzreiz pateikšu, viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav. Tas ir jautājums par to, kā jūs pieņemsiet lēmumu, uz ko jūs balstīsieties, lai pieņemtu lēmumu. Tā ārsts ir atzinies. Un? Uz ārstu visu. Bet, ja jūs laikam nebijāt klāt, es teicu, ka vaina vienmēr ir sportistam, jo sportistu organismu atradīs vielu. Būs vainīgs gan ārsts, gan sportists, bet jūs arī būsiet cietējis. Ir kādi vēl varianti? Riskēsiet un cerēsiet, ka nebūs dopinga kontrola. Vēl varianti? Raudos ir pilot. Es tad pateikšu, ka es parādīšu tādu dažādus atbilžu variantus, kas ir var parādīt visus, jā. Dilēma pat nav jautājumā, vai piedalīties šajās konkrētajās sacensībās vai nepiedalīties. Jo tāpēc, ka pat, ja jūs pēdējā brīdī atsakaties no dalības sacensībās, jūs automātiski esat aizdomīgs, un jūs mierīgi var uztaisīt ārpus sacensību dopinga kontroli tikai tāpēc, ka jūs esat aizdomīgi reaģējis. Jūs vienalga atradīs to. Bet es jau pabeidzu. Tad jums ir fiksi tanī brīdī jāraksta atteikums antidopinga organizācijai, oficiāls atteikums, ka jūs aiziet no sporta tanī brīdī, kad jums ārsts to ir pateicis. Tātad tas ir viens no variantiem. Tas būs aizdomīgi. Nē, nu tad, kad jūs pateicat, ka jūs aiziet no sporta, tad jūs vairs nepārbauda. Bet, lai jūs pēc tam atkal atsāktu sportot, ir jāpaiet 12 vai 18 pusgadam jāpaiet, kamēr jūs varat piedalīties sacensībās, un tanī laikā jums ir jābūt Adamsona, mēs varam jums taisīt dopinga kontroli. Kas tādā veidā varētu draudēt ārstam? Nu, ārsta vaina būs tikai tad, ja jūs viņu, nu teiksim tā, sniegsiet pret viņu liecību. Jo tāpēc, ka mēs jau neesam, tas ir ārsta un pacienta attiecības, mēs tur netiekam iekšā. Ja jūs mums nepalīdzēsiet ar šādiem, es nesaku, ka obligāti tam jābūt ir ārstam, ja ir daudz cits profesiju pārstāv aršanības lietās tikt iesaistīt. Mums konkrēti... Ka laba ārsts pasaka. Es nezinu, cik jūs daudz sekojāt presē Soču laikā, bet tā situācija nebija tieši tāda, bet... Nē, tieši lova ārsts. Lova ārsts? Ir bijis? Nē, man liekas, ka... Tik godīgi. Pauzīgs. Pauzīgs. Bet tas jau sportistu neatbrīvos no soda, tur jau tā lieta, ārstu. Jo ārstu sodīs papildus sportistu. Sportists uzvar uz ziņās. Jā, un sportists, jā, visi zinās par to sportistu. Tā kā šeit ir, kas jums ir jāatcerās, jums ir lēmums, tas, ko jūs darīsiet, jums ir jāpamato, nu tā mēs un mūsu kolēģi iesaka, ka pirmkārtām ir jāpaskatās, vai tas, ko jūs darīsiet, vai tas pārkāps vai nepārkāps likumu. Ja? Tātad, lai jūs zinātu, vai jūs esat pārkāpis to noteikumu, jums vajadzētu zināt, vai tā viela tiešām ir aizliegta, vai viņa ir aizliegta sacensībās, viņa ir aizliegta ārpus sacensību periodā, kāda ir šīs vielas koncentrācija, vai vispār pastāv iespēja, ka viņu jums dopinga kontrolas laikā atradīs. Jums ir jāzina visi lietas apstākļi, jūs nevarat reaģēt vienkārši tā uz dūlo kaut kā spontāni. Jums ir nopietni jāpārdomā savus lēmumus. Ja jūs izlemjat, ka situācija ir, jūsu lēmums nav saistīts ar likumu vai noteikumu pārkāpumu, bet situācijā, ja jūs pieķers vai kaut kas mainīsies, jūs esat iegāzīsiet kādu citu, vai tas ir jūsu savs komandas biedrs vai valsts prestižs, tikpat labi, jums arī nevajadzētu izvēlēties tādu risinājumu. Un pavisam vienkārši, ja jūs zināt, ka tas, ko jūs darīsiet, jums rada tādu kaunu sajūtu un jūs īsti neesat pats mierā ar tādu lēmumu, arī tad nevajag iet pret savu sirdsapziņu, tāpēc, ka tas pēc tam, tas nekur nepazūd. Jūs vienkārši sev radīsiet psiholoģisku stresu dēļ tā, ka jūs būsiet pieņemt šo nepareizo lēmumu. Tāpēc, lai jums palīdzētu šos te lēmumus pieņemt
es tiešām aicinu jūs gan ar saviem ārstiem runāt, gan ar mums runāt, jo man pat 20 gadus strādājot antidopingā, es neesmu dzirdējusi nevienu situāciju, kad no mūsu puses informācijas noplūda kaut kur būtu bijusi. Protams, tas neizslēdz tādu iespēju, ka tas var kaut kad notikt, bet vislabāk tad jums ir paprasīt tomēr kompetentu viedokli, un ja mēs nezināsim, mēs atkal zināsim, kam paprasīt. Tāpēc nebaidieties, mēs jūs, pat ja jūs pateiksiet, ka jūs vakardien pīpējāt zāli, mēs jūs uzreiz neskriesim un nepārbaudīsim, mēs mēģināsim jums izstāstīt, kādas varbūt situācijas, kāda varbūt riski jums un citiem, lai jums palīdzētu. Ja, jūs zināt, kāds mums ir mājaslapas adrese? Antidopings vai? Man nav balva, bet jā, antidopings LV. Bet to zina strīdus izskatīšanas. Jā, un protams, ka, kā es teicu, jo resursu dēļ mēs nevaram paspēt ielikt jaunākās informācijas iekšā mūsu mājaslapā, tāpēc lietojiet Pasaules antidopinga aģentūras mājaslapu vada AMA.LV.org. Tie, kas lasa labāk krievu valodā, Rusadai, Krievijas antidopinga aģentūrai arī ļoti laba mājaslapa un ļoti daudz informācijas par citām valodām, tad mēs varam arī jums palīdzēt atrast, ja jūs kaut ko meklējat. Labi? Jā, varēja. Nu tad, lai jums veicās. Paldies, Liena, par izsmaļošo stāstījumu.